Latvija, Rīga, Šķērsiela, Pārdaugavā. Tā ir vecā Šķērsielas vārna un pelēkais akmens, kuru jau gadu neviens nespēja izkustināt. Tā ir oliņtante. Viņu nomoka sirdskaite un cukurslimība, bet viņas miteklis draud iebrukt pārplūdušajā pagrabā. Neviens večuks Oliņienei pa šiem gadiem pieklīdis nav, saka pārāk šarps raksturs, un par pensijas 50 rubļiem palīgu šodien neatalgosim. Tas ir Osis. Viņš ir klāt gandrīz visos Šķērsielas notikumos, jo uz darbu viņš neiet. Rudaš Ēriks, šodien Skaidrā. Osim nav saprotams, kāda vēlna pēc šis autiņš. Gribēja iegriezties Lošmeļu pagalmā. Pusdienām Oliņiene visbiežāk pērk lētās zivis. Bet pamēģini te izvārīt zupu. Plīts jau gadus 5 dūmo un nevelk. Osis ar māti, ko Šķērsielā iesaukuši par Osieni, arī iepirkušies pusdienām. Šis vīrs Šķērsielā ir jaunienācējs. Viņam ir 12 bērni un kurpnieka patents. Lai gan ar Osi nav viss kārtībā un liels strādātājs viņš nav, Osienei saimniecībā ir vieglāk nekā Oliņienei. Nevelti šai pagalmā cer atrast kādu kumos arī Šķērsielas vārna. Mārutku Pēteris parasti savu preci taisa pats. Šoreiz pie mašīnas tēva vietā jāsēž Lindai, jo Pēteris ziemā mīklainos apstākļos salauza roku.
Pēteris apzvēra, ka viņa mārutku recepte skaitoties labākā visā centrāla tirgū. Un noslēpuma atslēga etiķu mērcē. Kad vējš pūš uz vārtu pusi, tad pat garām gājējiem cērt acīs un elpraujas ciet. Šķiet, smaka sāk izklīst. Oliņiene gluži bez sava prieciņa nedzīvo. Tāda ir viņas iziešana sabiedrībā. Kārtībnieka lente stipri vien vairo viņas dūšu. Pat kaut kādā varas sajūta rodas. А где вы брали? Ну, вы скажите, пожалуйста, где можно спокойно... Дома можно пить. Īsti omulīgi te nav. Tiem neformāliem, vai kā viņus tur sauc, tiem pat vara nav nekas. Valstiskais darbs padarīts. Kāpost galvu par valsts cenu ar laimējies nopirkt. 800 metrus garo šķērsielu, divās vietās šķērso dzelzceļš. Japāna. Japonē. Tas ir Oša mīļākais sauklis, bet nevienam to nav izdevies atšifrēt. Toļiks Kaņeps. Viņam, kā nevienam vienlatvietim un šķērsielniekam, ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis. Tēvs pašreiz slimnīcā un visi vīru darbi uz Toļika pleciem. Taksists Jūlis. Viņš pēc naktsmaiņas nedaudz nosnaudās. Tagad pavisam cits skats uz dzīvi.
Re, Daigas kaķene nāk mājās. Aldis laikam to akmeni aizvāk netaisās. Kāds vēl ietrieksies tajā. Kamēr Jūlis gulēja, Daigai atvesta malka. Tāds miers. Jā, ir kaut kāda burvība šai pankūkciemā. Atkal tas Alda fabrīķis. No sākuma jau viņš te minimāli prasīja, vai tas troksnis netraucē vai traucē. Nu, pielāgojās daudz maz. Tad, kad, es nācu no naktsmaiņām, tad viņš daudz tur netrobelēja. Un centās visādā veidā tā pielabināties, kā saka. Pirmām kārtām, ja viņš man piedāvāja to samagonkas aparātu. Viņam esot kaut kāds tur ar oglītēm, labs aparāts, un vai viņš man esot vajadzīgs, un tā tālāk. Es saku, priekš kā, viņš gribēja man uzpirkt tā, ka viņš iedos to aparātu, ka tad man būs jāklusē vai tā sakarā. Un tad es jūtu, tas aparāts aizgāja otrā pusē kaimiņiem. Pa 15, 20 cilvēki strādāja. Vieni kāla tur, vieni slīpē, vieni zāģē, vieni skalda, vieni gravē. Un kā jau tas bija tik tālu plašumā aizgājis, tad jau tas troksnis jau kļuva vispār neciešams. Tas rūtainajā kreklā ir Rudašu Ērika dēls, Aldis. Viņš pirmais Šķērsielā izveidoja savu uzņēmumu. Pats strādā un pats lietas izkārto. Es izvēlēju šādu profesiju, lai godīgā ceļā varētu nopelnīt atbilstoši līdzekļi mūsu sabiedrības attīstības līmenim. Lai nebūtu tā šabloniskā dzīve, kurā cilvēks ieejot, degradējas, kļūst par alkoholiķi, par demoralizējas, viņam vairāk nav nekādi mērķi dzīvē skaisti, nav nekāda centiena, un viņš kļūst līdzīgs robotam. Cik tev apmēram mēnesī izdodas nopelnīt? Mēnešu man izpeļņi ir dažādi. Teiksim tā, priekš dzīves varētu teikt, kaut kur ir 500 rubuļi, kas būtu man tērējam taisni manai labklības celšanai. Bet pārējā summa aiziet tīri finansēšanai, lai varētu tāda privāta padarīšana pastāvēt. Runā, ka tu esi pievērsies reliģijai. Mani pamudināja tieši tas, kad es visas dzīves gudrības un spēkus esmu smēlies no vienas grāmatas, no jaunās derības, kur es jau lasīju kopš agras bērnības. Un tā man deva spēku, tā man deva gaišredzību, saprast dzīvi un ievirzīja mani tajā stāvoklī, kādā es pašreiz atrodos. Jā, drusku. Jā, uz mani. Tu studējot luterāņu seminārā. Kā tiec galā ar to senebreju valodu? Es tomēr nevaru atdoties garīgam semināram ar visu dvēseli un veltīt viņam visu savu enerģiju, un tāpat arī tiem mērķiem, par kuriem es gribu dzīvē karot un cīnīties, jo pagaidām es ar to dienišķo maizīti pa daudz varbūt esmu aizrāvies, un kaut kādā veidā tomēr, lai mācītos, ir sev finansiāli jānodrošina. Bet ko tev dod garīgais seminārs? Garīgais seminārs ir tāda vieta mūsu sabiedrībā, kur pēc labākās sirdsapziņas cilvēks varētu kultivēt savu godu, savu sirdsapziņu, savu apziņu un mīlestību pret tuvāku. Mans kungs, kā lai izteicu to, brīnums, kas vēl ir man, neaptverams aizvien. Mans kungs, kā lai izstāstu to, ko es piedzīvoju
tevi kad sastapu. Toreiz, kad Jēzu tu pretī man nāci, ak brīnums, kāds notika tād. Toreiz, kad Jēzu tu satvēri mani, lai mūžība izredzētu. Šī ir meteoroloģiskā zonde, ko palaiž precīzi 4 reizes diennaktī. Rīgas laika apstākļus prognozē tieši virs Šķērsielas. Daiga. Viņa gaida bērnu un pagaidām apmetusies te pie māsītes Ilzes. Dievs Daigai nav bijis vēlīgs. Tēvs mira pavisam jauns. Māte pameta. Pati kopā ar brāli uzauga bērnu namā. Žēl, ka starp talciniekiem nav Daigas puiša. Viņš parādās aizvien retāk. Bērni praktiski nevar mācīties. Sekcijā visas glāzes skan, grab un šitāds troksnis. Kā var bērni mācīties? Tad es griezos pie Ērika un teicu, vai kaut kā cilvēcīgāk pieeja tai lietai, vai ne? Un tad sākās visi tie konflikti no Ērika puses. Ēriks pats izteicās. Viņš teica, tu vari būt stipri mierīgs un nelēkāt daudz, jo visa rajona valdība mums ir nopirkta, sākot no finanses daļas, un beidzot ar rajona prokuroru. Viss tas ir nopirkts. Tu vari iet uz miliciju, tu vari iet uz pažarniekiem, tu vari iet uz finanses daļu, uz izpildu komiteju. Viss tas ir mūsu rokās. Un ja būs vajadzība, tad mēs tev vēl ieliksim kloķi, kad atkritīs te visādi veidi vēlēšanās iet kaut kur meklēties. Es pilnīgi to redzu, kad ko viņam vajag, to viņš nopērk. Kā Ēriks bija izteicies sarunās ar mani, ka viņš varot nopirkt visu šo ciemu. Viņš varot nopirkt visu to ciemu. Un kad miljons vai tur pusotri, tas priekš viņu nesot problēmas. Varētu jau neņemt viņu draudz pa pillu, bet izsolījis bija 7000. 7000 pa manu galvu, un kaimiņi pat man ir atstāstījuši, kad, no sākuma esot solījis 5000, pēc tam vēl 2000 pielicis klāt. Un rezultātā 7000 izsolījis pa manu galvu, ko viņš arī īstenošot. Bet tas ir Ēriks. Tas nav Aldis, bet tas ir Ēriks, kas visu to. Bet Ērika dēls Aldis taču lāga puisis. Čakls un Dievam tic. Viņš ticīgais no vienības nav bijis nekad. Viņš ticīgais kļuvis pēdējā laikā, kā es esmu novērojis. Bērnībā viņš nebija nekāds ticīgais un nekāda reliģija viņam bija pavisam sveša lieta. Viņš ir griezies pašreizējā momentā tai ticībā pēdējā laikā, vai viņš jūt, ka tur ir kāds izdevīgums, vai kas viņam tur ir.
Tā savu dienišķo maizi pelna Toliks. Katru dienu gandrīz 10 stundas. Tā lokot un triepjot, mēnesī viņš var sagatavot 28,000 kastīšu un par to saņemt no kartonāžas fabrikas 60 rubļus. Bet pilna norma ir 47,000 kastīšu. Tam spēka nepietiek. Pārāk daudz ir atstāts vecāku izsūtījumu vietā Sibīrijā. А по-латышски ты не говоришь, нет? Маленько. Я плохо учился. Не дали учебу больше. Ну так, понимать понимаешь. Понимаю, а говорить нет, не очень. Если бы у меня бы сразу по-латышски начали бы разговаривать, тогда да. А тут же, знаешь, батя приехал по-русски. Так и не получилось. Мой брат старший тоже по-латышски не понимает. В общем-то, конечно, эта болезнь жизнь отравляет, правда? Не знаю, как вам сказать. Все виновата мама-то моя была. Надо было, когда мне было годик-два, отправить в Ригу. А там на месте в Сибири врачей не было? Ничего, даже опытных врачей не было. Никаких не было. Вот и все. Ну, наверное, не было возможности отправить. Не знаю. На этот вопрос я не могу сказать. Может быть и не было, может быть было, я не знаю. Ну, в жизни ведь бывают и какие-то светлые минуты. Ну, а когда вот ты радуешься, когда ты доволен жизнью? У меня такого еще не было никогда. Чтобы я радостный был. Tolika māte, Ilga Kaņepe. 49. viņu aizveda tieši no skolas sola. Tēvs bija skolotājs, ģimenē 5 bērni. Sibīrijā Ilga apprecējās ar izsūtītu vācieti. Vecāki nomira. Visvērtīgākais ir, ka tu dzīvo dzimtenē starp savējiem. Un, kad tevi bērni veseli, to es jūtu. Es drikt izjūtu tikai to kaut kādu nepilnvērtību savā ģimenē, ka man uz Toļiku jāskatās ir. Man viņa ir žēl. Kam pēc tā visu, ko esat pārdzīvojis, jūs ticat tomēr? Es nekam neticu. Es tik varu pats sev, ko es varu izlemt priekš sevis, priekš savas ģimenes. Kam var ticēt pēc tādas? Un sevišķi, ka tā kā viss tas notika, un es zināju, un mēs visi bērni to zinājām, ka papa ir tīrs pret visām valdībām. Un ka viņam bija tā pret viņu nepatiesi izturējās. Jūs nemulsina tas, ka bērni nemāk latviešu valodā runāt? Nē, laikam nē. Ziniet, kā to var pateikt? Vienmēr man apvaino, kad bet tas, kas tur nebija, kur es biju, tas to nesapratīs. Pirmos gadus visgrūtākais bija augstums un bats. Plikums. Visgrūtākais. Kā jūs tomēr izdzīvojat? Nu, kā to var pateikt, kā izdzīvojam? Nu, jauniem jau kaut kā centās, kaut kā jau centās. Gribējās dzīvot un cerēja, ka tiks vēl atpakaļ. Nēdus esmu bijis pa 3-4 dienas. Apsaldējis esmu kājas. Tādi dzīve. Es skaitu, ka man viņš nav bijis.
Ošu ģimenes gudrība ir vienkārša. Turies tik pie zemes. Tas ir Rudašu Ēriks. 12. aprīlī viņš bija krietni sadzēries. Tā bija darbdiena, es atbraucu pusdienās ap 17. Viņš nāk pretī. Es atnācu aprunāties, kas tev te nepatīk ar tiem trokšņiem un tā tālāk. Zini, uz Krišana Varona ielas tramvajs iet, tur arī troksnis un neviens neņem galvā, kas tev te ko ņemt galvā. Un tā tālāk. Es saku, Ērika, zini, ko ar šito jautājumu mēs varam runāt, tad, kad tu būsi skaidrā. Viņš bija totāli piedzēries. Vārds pa vārdam. Es saku, tu ej labāk prom pa labam. Priekš, ka man jādzird tie apvainojumi. Tu te nemaz nelecies, tu zini, vajadzības gadījumā. Es te varu, zini, nolīdzināt tavu māju, nosvilināt, nolīdzināt visu buldozeru. Un tad tu te man neviens netraucēs, un es tev netraucēšu, tu man netraucēs. Un tā tālāk, vārds pa vārdam. Man nebija citas izdevības, citas iespējas nebija. Es viņu paņēmu vienkārši aiz roku, palauzu roku uz muguru un vedu prom no sēdes. Un tajā momentā šis sāk negan kliegt pēc palīdzības, kad Sāša tur, tas bija moments. 2 vīri, zini, no tā viņas sētas ārā. Viens ar tādu rikti gāmuru vēl rokā, viņi strādāja, zini. Tie klāt, zini, šomģēle, es saku, bija riķēta Ērika, zini. Dabīgi tad es viņu palaidu vaļā. Tā kā es šo palaidu vaļā, tie vīri arī, zini, klāt, tad Ēriks nabrausa, kā saka, pa krieviski saka, smēlasti un met tās virsū, saprēs. 2 reizi iesit pa seju, bet viņš bija tik traks sadzēries, ka iesit viņš jau pa seju iesit, bet nekāda ziluma nebija, nekādas tādas. Dzintra, Jūļa sieva, ir beigusi muzikas skolu, bet kur jau tie gadi kopš muzicēšanas vietā bērni, veļas mazgāšana un virtuve. Jūlis ēdnīcām neuzticas. Maltīti ieturēt vienmēr brauc uz mājām. Oliņienei saulītē aizdusa tāda kā mazāka. Šī māja kādreiz piederēja Daigas vectēvam, rakstniekam Jānim Veselim. Tagad Daigai ir atņemts viss. Sava tēva istabā viņa dzīvo neoficiāli. Pēc bērnu nama Daiga izmācījās par burtlici. Tipogrāfijā viņai bija jāsaliek jaunsudrabiņa grāmata Es stāstu savai sievai. Manuskriptā pieminētajam emigrējušajam rakstniekam Veselim virsū bija redaktora uzlīmes. It kā latviešu literatūrā vectēva nemaz nebūtu bijis. Tev pietiek naudas? Man pietiek. Tiešām, man liekas, ka man pietiek. Un kad tu būsi ar bērniņu? Tad tā būs tā, kā būs. Jāliek uz grāmatiņas. Es tādu arī noliku, 200 rubļus noliku. Bet, Tad, ja tev pajautā, kam tu tici? Kam es ticu? Es ticu tikai sevi, es paļaujos tikai uz sevi. Es uz nevienu citu nepaļaujos, lai es, kam es varu ticēt? Vienmēr jāpaļaujās uz sevi. Un es visur vienmēr saskatu labo, un ar to man vienmēr neveicās. Vienmēr uzskatu, ka cilvēki ir labāki nekā viņi ir īstenībā. Vienmēr tic tam otram un beigās tikai pašai sev. Stāsta, ka Mārutku Pēteris jaunībā bijis īsts siržu lauzējs. Vēl tagad gadoties mazi piedzīvojumi. Kāda loma tavā dzīvē ir bijusi mīlestībai?
Kad bija 23 gadi, 4, tad bija spēks un mīlestība. Kur tu nodomā, tur tu aizbrauc un tur tu varēji kaut ko darīt ar. Kad tā īsti jūties priecīgs dzīvē? Par ko? Kā darīt? Priecīgs. Zin, ka nav reiz nogurums, vai ne? Ka nav, ziniet, tad gribās kaut ko pastrādāt, ziniet. Tad nav mazliet kādu sakneti izlaidu, aizbrauc. Tad gribā patīk tā, ziniet, ka tev tā prece iet, tad tev patīk sēdēt. Un, kad tev neiet, tad, ziniet, tāds nervos. Noliek savas mantas, brauc mājā. Varbūt nākušā diena būs laimīga. Jā. Pēteris apgalvo, ka viņam esot vismaz 200 stabilas kundes un pat pielūdzējas. To vien gaidot, kad viņš parādīsies tirgū. Cik jums pensija liela ir? Man? Jā. Man nav nekatīgi. Vecuma pensija arī nav? Bet tā jau grūti iztikt. Nu, ko var darīt? Jāstrādā. Jāstrādā. Nu, ko es jau vairāk strādāju, vairāk pār 80 gadu. Es jau nostrādāju. Kā man bija tik 18 rubļu, kā mazais ožis bija, līdz 20 gadiem. 18 rubļu tikai? Ar 18 rubļu. Jā. Vat kā man bija. 18 rubļu, un tas, kad izdzima, vienam tāru nosūta tevi iz karā, viņa pīskara tik 18 rubļu. Ir līdz 20 gadiem. Kamēr tas iesaka ilgas vienmēr pastrādā, dabūja pensiju 30 rubļu. Nu, 30 rubļu aizgāja uz centrālu tirgu, tad par riktīgam tur sāk strādāt. Tur 16 gadu nostrādā, un tu dabūja 64 rubļu. Vot cik esam. Tad jau iznāk, ka pasaulē Dieva nav. Kā tu panāc šur, paklausies, kā tā nav Boga? Tagad es visu savu mūžu tik kungam kalpoju, ja? Kā iznāca? Es to, ka Boga nav. Abot pakaļ pagrīzās, nu. Ka man tika Rīgā māja, nu, ir šitais dārts lielais, ja? Vairāk Dieva lūgt, tad zin, ka viss kaut kas būs. A, ka tu nelūgši, nekā nebūs. A jūs uz baznīcu arī aiziet, vai ne? A, kā nā? Katru svētdienu ejam baznīcu. Jā. Uz kuru baznīcu? Te Daguškalna. Jā. Ulmaņa laikā Osieni kalpoja ebreju ģimenē. Vācieši viņus nošāva. Tagad nav liecinieku darba stāžam. Vīrs kritis. Nu, paņēma Krievu armija. Nu, Kancīmā ielis 44. paņēma. Novembrī paņēma. Un jaun gadā janvārī 5. 45. Vot šitai. Šitā man iznāk. Man bija dikti grūti, kamēr... Vai, mēs dzīvām pusbadā. Galvenais nedaudz nekā nav. Lākat es dāršu, tu kartupeļus. Pārēj nekas nebija. Nu. Ai, pakarīs. Vot šitā mēs bija toši. I vot šis osis asvrima. Nu, bērnības, saka. Nebija kaut ko tu bērniem tak svāk dod, kā saka. Es esmu kartupeļus. Ni piena, ni svieca, nekā. Vot kā mums bija. Man bija dikti grūti jūs. I galvenais, kā tas vīnu paņēma karā. Maz bērtīku piedima 3 mēneši ņēma karā. Nu. I paņēma pēc 2 mēnešiem nosita šatā. Darīts ir. Vot tad, kam ir nosis, kam ir tie dokumenti, ka ir nosis, nu cik vienam tīši 18 rubļu kristušam tēvam. 18 rubļu man vajadzēja viņu līdz 20 gadiem izturēt. 18 rubļu, vot šitai. Vamos
ielas galā pie veikala. Šad tad izdodas kaut ko pārdot arī Ošu ģimenei. Moin. Galvenais, lai akmenī negadās kāda apslēpta plaisa. Citādi visa lielā vešana par velti. Strādāšana un naudas pelnīšana nav nekāds grēks. Un kādu sliktumu es nesu ar to, kad es savu darbu ieguldu ražošanā, par to nopelnu naudu. Nauda ir tāda papīra mantiņa, ko nedrīkst turēt zeķē, kas ir jālaiž apgrozībā. Ja mēs tieksimies tikai pēc naudas, mēs to naudu iegūsim tikai kā to papīra vērtību, ja mēs viņu nemācīsim likt lietā. Kāpēc cilvēki par savu naudu nenopērk kādu lietu, kas nestu augļus? Viņi vienkārši domā, ka tas auglis ir tā pati nauda. Man veicās tāpēc, ka es esmu Dievam lūdzis kaut kādu zinām laiku, lai viņš man palīdz izsisties dzīvē uz zaļa zara. Varbūt tas nav pareizi, varbūt. Bet lūgt un lūgt, tas ir ļoti labi, un Dievs pats aicina lūdziet, un jums tiks dots, klauvējiet, un jums tiks atvērts. Un es to visu gribu, un es to visu dabonu. Es neuzskatu, ka tas ir mans nopelns. Es pat vairāk domāju, ka tas ir Dieva nopelns, ka man viss tas ir dots. Un es ar to lepojos. Un es arī nebaidos no tā, ko domās citi cilvēki, lai viņi redz. Jo viņi Dievu nelūdz. Lielāko tiesu šeit drīzāk noliedz un smejas par viņu. Nu tad, lai viņi smejas. Bet es lūdzu un es dabonu. Un tā ir mana pārliecība un nostāja. Tev neliekās, ka attiecībā pret tevi tomēr kaut kāda skaudība ir? Es sev neuzskatu ne par kādu bagātnieku, tāpēc, ka mēs jau dzīvojam tik milzīgā trūkumā, kad savu, teiksim, pārticību es uzskatu par tādu vidēju nabadzības līmeni kaut kur attīstītās valstīs. Un tāpēc, es domāju, ja man kāds apskauž, tad viņi ir muļķi. Viņiem vajadzēja vienkārši tiekties uz to pašu, lai viņi arī dzīvot labi. Tāpēc, kad netiekties ne uz ko un būt šajā līmenī, nozīmē dzīvot mūsu gadsimta akmens laikmetā un pakļauties tam mūsu regresam, kādā mēs pašreiz atrodamies. Dargie draugi, mēs esam pulcējušies skarbu sēru un augošas trauksmes stundā. Šis sēras par Staļina tiranijas nevainīgajiem mocekļiem. Šī trauksme par mūsu republikas rītdienu likušas man nākt klajā ar 1940. Gada liktenīgo notikumu, netradicionālu skatījumu. Nepieļautu kārtējo reizi apslāpēt mūsu ļeņiniskas alkas pēc demokrātijas, sociālas taisnības un patiesas padomju varas. Nepiekāpties šo slepeno Staļinu priekšā. Mūsu lozungs ir ne soli atpakaļ, nekad vairs. Jā! Laima par mums lēmi, sargā mūsu zemi. Viena vēle, viena dvēsele, viena zeme mūsu.
pārnāk mājās sakropļos, dažs paliek karstā kara laukā, cits pārnāk mājās. Šī ir diena, kad ap ugunskura pulcēs gan draugi, gan ķildnieki. Kā svētvakarā, visi ar ģimenēm. Toļika māte un tēvs gaida vēl vecāko dēlu. Kuriet lielu Jāņu gumi līgo, līgo. Jūlim šovakar netraucē pat Rudašu Ēriks. Līgo, līgo, pašā Jāņa vakarā ir līgo. Jāņa bērni nosaluši līgo, līgo. Jāņa zāles lasīdami līgo, līgo, līgo. Jāņa zāles lasīdami līgo. Turma, teka, turma, mūža lejā. Turma, teka, turma, mūža lejā. Šur turit nekur, kroņās zem galva. Šur turit nekur, kroņās zem galva. Alda māte, kas no Ērika jau sen šķīrusies, atbraukusi no pilsētas otras puses. Daigai šoreiz nekāda dejošana neiznāks. Turma, teka, turma, mūža lejā. Turma, teka, turma, mūža lejā. Bet brašo orķestri ielai izmaksāja Aldis. Pie dzintara jūras. Kā censons jau piezvanījis, ka deg. Reiz vienā krastā tie tikušies bija. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauji pūk sirds. Tā meitene Daļa, prieks acīs zem ir. Tagad Turcijā līdz 40 grādiem. Tur jau cik daudz cilvēku miruši. Jā, mīlēs pestītoši. 40 grādi. Tas ļoti.
Te 24, 30. Silta ziema bija, kā kāda vasara iedzumējuša. Teica, ka vasara būs tik augsta, ja ziema silta. Un tā otrai to. Ziemā kāds tur pa sniegu bija, nekāda sniega nebija. A vasarā tak sausnīgi. Ne 20, ne 24, 6, 7 grādi. Tas ir ātrā. I istabā jārāji. Jā. I tas tāds karstums tā kā nav joks. Jā. Labi, ka man te cepera grāma. Es ceperis nemaz nevarētu. Jā. A mums agrāk nebija tādu karstumu. Kad 18 vai 20, tas ir jāvēkais. Jā. Strādāts ir jācer, ka kaut kas izaugs ar. Jo, apmet kaut ūdeni. Pīras lāpja man ūdens gan. Tikai mazā apaļi, paskat. Viņi pa lielu man ir. Raku stiegei. Rakā. Ko? Ko? Nē. Pa forši silķīti. Nē. Vai, nekas tas. Ko tu? Tas nekas. Es esmu izmisis. Teicu, kaut līdzi. Nunka. Jā. Es nebiju vainīgs, es tu vainīgs. Nunka. Ko tu grābstīji? Atpakaļ. Ak, siltus gabalu izsvīdēlāji. Kur? Nē? No. Ak, tā, es domāju, ka silkām daudz, tai būtu citaņi. Nu, var tas viss ir padarīšana. Silku bļūda, šķīvi bļūda. Jā. Palīga lējā. Nu? Nē. Jā. Kas ir jānoskaņā? Nekas. Otkal tu līksties, kamēr nokīki? Nē. Tā tā, nebija labi. Tas ir ķinzolis. Ne īsti Osvienas vīrs, ne īsti draugs, bet dzīvo kopā. Un kad tas ķīrēs nokritēja, atsadzisitājs, ha? Pēc ietiek tiksim, ir jāapgāžot citai. Ja mamma nemaz nebija vainīga. Es saku, nebija vainīga. Es gribēju sacēt, ko tu tur dari. Kurš ir karstos, es neklīju. Nākos atkal kaut ko sargoju. Acīm redzams, Alda darbības vērienam Šķērsiela kļūst par šauru. Te nu priekšplānā gribot negribot jānāk arī Ērikam. Viņa pienākums pasūtījumu un materiālu pieņemšana. Что вы боитесь? Ты же когда был возите? Что вы сам делаете? Как это я не знаю? Я не знаю, кто это такой. Что не снимать? Что это торгуете? Что вы кончаете? Пригрожай, да. Первый раз так и попали меня. Тоже честно мы работаем, а никакой обмана. Да, давайте, пожалуйста. Ну я не знаю, надо вот сюда положить, потом мы, ну, сейчас вот здесь. Здесь, и потом мы на эту машину, ну, которую портовая. Ну, который там будет, другой кран. Ar tiem šoferiem arī negals.
Viņi esot pie pilna prāta un krānus pie elektrības vadiem augšā necelšot. Ēriks piesviež 100. Un tā lieta atkal sāk kustēties. Neaptverams aizvien. Mans kungs, kā lai izstāstu to, ko es piedzīvoju, tevi kāds sastapu. Toreiz, kad Jēzu tu pretī man nāci, ak brīnums, kāds notika tad. Kad Jēzu tu satvēri mani, lai mūžībā izredzētu. Mans kungs, lūdzu es zemīgi, spēku dod uzvarēt savu prātu ikdien. Mans kungs, esi mans patvērums, tad, kad izmisums māc un bēdu naktī nav gals. Toreiz, kad Jēzu tu pretī man nāci, ak brīnums, kāds notika tad. Toreiz, kad Jēzu tu satvēri mani, lai mūžībā izredzētu. Pašam viss jāpieskata. Nereizi vien darba pieņēmēji mēģinājuši toliko apšmaukt. Un tad 60 rubļu vietā nākas saņemt 45 vai pat mazāk. Они стоят 4 рубля. Но вам, я не знаю, если у меня осталось, я вам покажу. Вот так, если осталось. Все болеет. Она и сейчас болит. Так и не проходит. А лекарства не помогают? На мои нервы никогда не помог. Значит, ты живешь в непрерывных болях? Да. Ну, а когда выпьешь, тогда... Тогда нормально. А с утра? С утра, что делать? С утра я тогда иду работать. И мучаюсь до вечера. А потом день в рот не берешь, все нормально проходит. Все отлично. Что ты хотел бы еще в своей жизни, чтобы у тебя было? Здоровье. Да. Здоровье тут было. Это очень мешает, да? Да. Ну, а ты надеешься, что может улучшиться? Я так думаю.
Ну, а кроме здоровья еще чего? Что могу сказать на это? Не знаю, на этот вопрос я не могу сказать. Ну, какие-то желания есть? Нет у меня никаких желаний, лишь бы жить нормально. Нет у меня никаких. Beidzot, namu pārvaldi krāso veseļu māju. Varētu domāt, ka par godu rakstniekam mazmazdēlam. Daigai pretī uz dzemdību nodaļu atnācis tikai brālis. No jaunā tēva ne ziņas, ne miņas. Jūlis, kā vienmēr, izpalīdzīgs. Daigu šurp atveda, viņš arī aizvedīs. Vārds jau izdomāts. Pasaulē nācis Toms Veselis. Cilvēki šķērsielā ierodas un aiziet, bet tā vien šķiet, ka te nekas nemainās. Pirms gadiem 15, jāsaka, nevarēja izvirzīt kādu vienu personību. Nevarēja izvirzīt, viss bija daudz maz vienādi. Nu, pašreizajā momentā cilvēki ar asaku uztver, kas pārkārtošanos uztver kā iekārtošanos, uzreiz uzplaukuši ir. Un tas ir tas pats Rudaša Aldis. Tagad tas ir, jāsaka, Šķērsielas miljonārs. Nepavēlti, viņa tēvs saka, pāri miljoni jau ir norakt, un vēl viņa plūst, ka viņš pat nespējot skaitīt. Šis periods ir taisni tāds pārdomu periods. Es jau skaitu, ka labākais ir pagājis, kad es spēju kaut ko izdarīt, un ko es biju panācis, to es biju panācis taisni pirms šiem gadiem. Nu, pašreizajā momentā tiešām tāds pārdomu periods. Grūtāks tādā jautājumā, kad ar darbu bija grūtāk, un jā, darba bija grūtāk, tad izpeļņa arī ir mazāk. Tikai tādā sakarā. Tā godīgi tā darba pārliek tālu nees ticis, izņemot sirmas matus un kūku mugurā. Teiksim, kaut vai tas pats dzīvokļa jautājums. Māja man ir avārijas stāvoklī, oficiāli noformēts ar izpildu komiteju, stāvēs izpildu komitejā rindā, kā avārijas rindā. Jāsaka, es iestājos 82. gadā. Tad mana rinda gāja uz priekšu pa cilvēku 10, 8, 6, bet tagad viens cilvēks gadā, un tas ir avārijas rinda. Tad, ja vispār runājot par kaut kādu kopējo rindu, tad jau nav nekādas nozīmes. Es esmu dzīvojis visu laiku ar cerībām, kā vairākums no mums šeit. Un dzīvoju arī pašreizējā momentā cerībām. Ar tām pašām, ka varbūt kaut ko dos tā pārkārtošanās. Mūsu vislielākā nepilnība, ka mēs neesam brīvi savā garā, mēs neizpaužam savu garu, jo gars ir padot cenzūrai, un tā cenzūra garu neatzīst, un tāpēc mēs esam nonākuši strupceļā. Mēs neatzīstam garu, bet gars ir tas, kas ir radījis vislielākos pasaules šedevrus, kas ir glābis cilvēkus humanismu pēc, un mums ir jāatzīst gars, kas nāk no dvēseles. Es vados tikai dzīvē pēc tā gara, tās domas, kas manī nobriest, ne jau pēc kaut kādiem noteikumiem vai arī priekšrakstiem. Es vados dzīvē pēc tās garīgās atjausmas, kas manī nāk lūdzot Dievu.
Un tā atjausma ir tas spēks, kas man dzīvē vada. Es pēc savas ticības ticu, ka tur, tajā aizkapa valstī, kurā reiz mēs visi nonāksim, mums tomēr prasīs atskaitīties par padarīto. Vai mēs tikai priekš sevis dzīvojam, vai arī priekš citiem. Es gribu paspēt vēl savā dzīvē izdarīt ļoti daudz. Daigai vienai ir ko rauties, bet beidzot viņa kādam ir vajadzīga. Un tā citi domā, ka viņiem jau tas svētais gars ir, kad viņi ir nokristīti. Bet svētais gars ir tik tiem cilvēkiem, kuriem piemīt sevišķi spējas, piemēram, dziedināt citus cilvēkus, pravietot, runāt citās mēlēs. Bet tie cilvēki, kam šīs spējas nav, var teikt, viņiem šī svētā gara nav. Tu domā, tev ir tas svētais gars tevī? Manī viņš diemžēl nav. Un ko tu gribi darīt, lai tevī būtu tas svētais gars? Nu, es domāju, jāstudē ir nopietnāk svētie raksti. Un jātic ir visam tam, kas tur rakstīts ir, un tad jālūdz Dievs. Un tev ir kāds apliecinājums bijis tam, ka tas, kas tur rakstīts, piepildās tavā dzīvē? Nu, man ir bijis konkrēts gadījums nesen, kad viens no semināra, var teikt, pats redzēja personīgi šo vēlmu pa nakti, kā saka. Un es arī esmu pats piedzīvojis dažādas tādas parādīšanas, kas apliecina to, ka ļaunie spēki iedarbojās dzīvē, un ka tā nav tīri tukša skaņa. Es pēc tam visu dienu raudāju no tā vispār dzīvotās. Drebuļi nāca pāri, kas ir kauliem. Es gaidu, teiksim, to atklāsim no Dieva. Un gribu no savas puses darīt visu iespējamo, lai man tiešām iet tur, kur viņš man aicina. Tu gribētu vārdu pilnā nozīmē būt pravietis? Bez šaubām, man liekas, ka nekas skaistāks nevarētu būt, ka Dievs izraudzītos man kādā savā, pa savu strādnieku, kā saka, un dot man sevišķi spējas. Es tad varētu apliecināt, var teikt, ar zīmēm, kas nāk no Dieva kunga, nevis vienkārši runājot. Un kā tad tu šo savu praviešu spēju likt lietā? Nu, acīm redzot, tāpat kā pirmie pravieši, kas bija viņa apustuļiem, būtu jāiet un jārāda šīs zīmes, jārastē cilvēki, jāsludina Dieva vārds un Dieva teiktais. Bebīts mans. Nu jā. Ko tev izpildu komentējā teica? Nu, kāda viņiem daļa? Es viņiem te pastāstīju, ka es te esmu dzimusi tajā mājā un ka tā ir mūsu vectēva māja, visu esmu stāstījusi. Viņiem tas viss ir vienalga, ka te tā ir. 7 dienu laikā no Rīgas jāizbrauc. Man iedeva tādu izziņu. Un uz kurien vai tu brauc, kur viņi ieteica brauc? Neieteica, bet lai izbraucot ārā. Ka Rīgā man nevarot nekur pierakstīt un
tādā garā. Nu, un tātad tu te dzīvoji bez pierakstīšanās? Jā, es te dzīvoju jau 4. gadu. Ot. Nu, bet tagad ar bērniņu, ko tu domā darīt? Kur jūs paliksiet? Nu, jāiet prom, skaidrs. Vienalga uz kurieni. Tas jau nevienam neinteresē, ka tev nav kur dzīvot vai ko. Bet vai tad Ilzei tik ļoti nepieciešama tā istabiņa? Nu, es jau viņai prasīju, viņa man te vienreiz, es vēl stāvoklī biju prasīju, lai es ejot vai ne. Es saku, ko te jūs manā istabā nāksiet, bet... viņiem it kā vajag gribās vieniem pašiem tagad dzīvot, zini, kā gribās jau. Bet viņiem taču ir 2 istabas. Bet tik un tā. Vajag, lai viss būtu. Teica līdz rudenim, ka varot. Cik es tur to istabu aizņemu, maza istabiņa, ko tad es tur daru? Tā kā... Bet tas rudens tuvojas. Tas vispār ir drausmīgi. Un saka, bērni tēvs nereiz nav atnācis? Nē, nav bijis nevienu reizi. Un kā tu cer, viņš atnāks kādreiz? Tas diez vai, nezinu. It kā ir bijis man kaimiņi teicis, bet es viņu neesmu redzējis, es nezinu. Bet tu gaidi? Dabiski. Gribās taču, lai apskatās vismaz. Ot tā. Ka naudas nebūs vai ne, un ka nebūs, kur dzīvot, tad jau tā būs. Svētdienas rītā uz baznīcu. Te dzīvo Aldis. Mūsu sabiedrībā drīzāk arī ģimene uz mani skatās ar nosodījumu, ka es esmu pievērsies baznīcai un Dievam, nevis ar labvēlību. Un man nākas sasperņdzināties, kā saka, lai paliktu neatkarīgs savā gribā un turpinātu dzīvot normālu, ticīgā cilvēka dzīvi. Kam Dievs ir devis, no tiem arī vairāk prasa Dievs. Ja viņš man daudz ir devis, kā saka, dzīvē, acīm redzot, man arī daudz viņam ir jādod. Un viss tas, ko es esmu izdarījis līdz šim, ir tikai tāda maza niecība, ka es varētu varbūt vairāk izdarīt. Acīm redzot, man vēl kas ir jāpaveic, lai viņš man to svēto garu dot visā pilnībā.
Šodien Pētera ģimene agrāk aizgāja no tirgus. Sievai vārda diena – Olgas. Viena diena atkal bija tā. Atnāk viena tāda zolīta sīviete. Es saku, es jums iedošu pagaršot. Es atskrūvēju, neiedot pagaršot. Viņa vai cik garšīgi. Cik jūs protat labi taisīt. Jā, es jūs garšot to, ko jūs nopirkat. Nē, viņa nesaka, es nepagaršoju. Lūdzu, jūs stiprākas rokas atgrieziet. Es atgriežināju to pudelīti, viņa pagaršoju. Viņa saka, vai, vecs cilvēks, vai zolīta vēl kundze, ko viņa man iedeva tāds mēsls? Viņa to vāceni, kā viņa tik šeit bija, atskrūvēs to visu to man galda stūru riņķi, un nāvīgi tad bojojās viņas gadčerelismu sīvieta. Kā viņa vilka priekšā, un viņa šķidrina, tā kā man bija. Kā līdz pušpuļā izlēcis augšu un nokrita apakaļ. Un nomet to pudalu, un viņa naudas neprasīja neko, un atnāca paņemt manis mārķis, 2 pudelīņus. Var tādā vecumā iemīlēt? Par ko tu ne? Viņam tur nāk, ka tie mērķi tādas grūtas, ka briesmas. Vai tāds vecāks pa viņu noteikti? Tā uz 85, 90. Nu tā saka, vairs nav brūcis, par to nav ko uztraukties. O tā, ka tāda jaunāka būtu. Jā, tad jau varat iztraukties, vai ne? Ir vairāki gadieni. Redzi, viņš gāja uz tirgu ziemā. Es teicu, es patu neiešu, tu viens pats. Viņš iet. Tagad viņš nāk vakarā mājā. Jātrā garstāvokli. Vienu dienu, es neko nesaku, paēdu vakariņas, gultā, neko otru dienu. Gulgultā rokas salicis, skatās. Viņš saka, mamma, ar papu nav kaut kas labi. Brauc tu. Atradās viena dāma, 35 gadi veca. 35 gadi veca. Un kā šis atnāk atceistās ar mārutkiem, šī tūlīt, Pēterīt, šeit. Tumšā glāze un tumšs tāds kā vīns, ja? Un veselu nedēļu viņam deva, kamēr tikko karotni nolika. Viņš tikai prasīja, iedod viņam nāves drēbes. Es teicu, es tev iedošu nāves drēbes. Bet kāpēc ko viņi gribēja panākt? Nu, ko viņa gribēja panākt tā? Redzi, ka viņš ar mārķiem tirgo, ka viņam ir daudz naudas un māja. Lai viņš dod to visu naudu, viņi brauks projām, pirks māju. Saprotiet, kas es to nezinu, man tik vēl, kas viņa smuka? Briesmīgi smuka, Dievs nav tik nedod. Tā kā čigāniet. A Pēterim patika? Nu, redz, ka patika viņam, ka viņu katru rītu, nedēļu, viņš pats stāsta pēc tam. Un tagad, ka viņam dota kā to plecu nelādi, es laikam mūžam atminēšos. Viņš 3 kilos uzlicis malkas iet no šķūņā. Ja tas plecs, ka salauzi, ziniet, slidens bija, viņš kritā. Viņš saka tā, vai tad ausmeņa zina, kad es salauzu. Bet laikam labat tā ausmeņa. Jā, es domāju, ka es ņemt vienu vāli viņam pa otrā plecu, lai nosprāktu. Kāda tur var būt mīlestība viņam? Es to negribu ticēt. Viņam 35, viņam 70. Redziet? Nu, var raudums lecis. Es tik nošaut vajadzētu. Ei, nu ko tu tā runā? Nošaut. Sakas nav. Tā jau viss vīri jāšauga. Jā, tad jau viss. Tā jau vispār bez vīriešiem. Te jau sāksim no mānis, vai ne? Viņam tur bija tā. Es jums varu pateikt, 40 minūtes. Vat tā ir, ka vīri palaiž vienus. Jā, nedrīkst palaist vienus. Jā. Viņam acis vēlas nenormālas, ka viņš gulēja. Patrauc. Nu tā, es stāstu, kā tas bija, jā? Jo tas ir tāds gadiens. Bet te pat jau vien ir Pēterīts. Jā. Nav nekur aizgājis. Nē, viņš jau neko nevar paiet vairāk. Nu, Leon, dzird vai nedzird ko? Jā, nu vispār. Nu, kā galīgi. Zelta cauna, vai tas bija tikai mans? Reiz es biju skaista jauna, reiz tu biji leitnants jauns. Reiz es biju skaista jauna, reiz es biju leitnants jauns. Tur rauna, tur vējš no rītiem pūš. Tur man zūda zelta cauna, tur man zūda vaļisni. Tur man zūda zelta cauna, tur man zūda vaļisni. Jā!
Nekad agrāk šķērsilniekiem nebija tādas tirksmes sanākt kopā. Vai būtu sākušies jauni laiki? Pienācis rudenis. Stingri noteiktais laiks, kad Daigai un mazajam Tomam jābrauc prom. Es vēl atlicīšu nekāpu logā. Tās plēves ārā pēc mazās, tās es te nosikušu.